Turpmāk raidījumā skatieties, kā top atjaunojamās enerģijas produkti. Nākamajā sižetā mēs pastāstīsim par Latvijā vienīgajiem saules kolektoru ražotājiem. Lai darītu ko tādu, ir nepieciešamas īpašas zināšanas un ticība zaļākai nākotnē. Pirms 10 gadiem siltumenerģija nebija tik dārga, cik šodien. Tagadējās apkuras izmaksas liek mums atkal un atkal pārskatīt izdevumus, cik par to tērējam. Pašmāju uzņēmums Sun Investments, ko varētu tulkot kā investīciju saulē, nodarbojas ar alternatīvās apkuras sistēmas jeb saules kolektoru ražošanu. Bija karsta jūlija diena, ārā mums ir plus 30 grādi, bet nestoties uz šo karstumu, ka nav kur tverties, ir jākurina ar gāzes kats, lai uzsildītu kaut vai ūdeni, kur dušā nomazgāties. Ja? Mēs uzskatījām, ka tas it kā nav pareizi, un pirmais solis bija ķerties klāt un meklēt kādus ārzemju ražotājus un kā izmantot tieši saules enerģiju. Tad, pētot šīs tehnoloģijas, mēs sapratām, ka šīs kolektoru sistēma ir izveidojama tepat uz vietas. Pirmie uzņēmuma saules kolektori pirms 5 gadiem eksperimentālā kārtā tapuši piemājas garāžā. Attīstot ražotni, uzņēmēji izveidojuši Latvijas klimatiskiem apstākļiem piemērotu alternatīvās apkuras sistēmu. Kad mūsu sabiedrībā valda uzskats, ka saules Latvijā nav, un kad nekas nesanāks no tā, ja kaut kādas šādas alternatīvās enerģijas veidi tiks izmantot. Es gribētu šo mītu kliedēt un visiem pateikt to, ka saule Latvijā ir tikpat, cik Bavārijā, tikpat, cik Eiropas vidienē. Saules kolektoros uzņemto enerģiju siltumam un siltā ūdens uzsildīšanai lietderīgi varam izmantot sākot no pavasara līdz pat vēlam rudenim. Šādi nodrošinot aptuveni 50% no kopējā nepieciešamā siltuma enerģijas daudzuma. Jā, protams, saules apkure nekad nevar būt kā pamata apkure. Jā, ir jārēķinās ar to, ka ziemas apstākļos, diemžēl viņas pie mums ir ļoti apmākušās dienas šajos mēnešos, un tad no saules iegūstamā siltuma enerģija būs ļoti maza. Un līdz ar to ir nepieciešams kāds tradicionālais apkurs veids, vai tā ir gāzes apkura, vai tā ir malkas apkura, kas, teiksim, nosedz šo nepieciešamo siltuma enerģijas daudzumu tajās dienās, kad nav saule. Būtisks nosacījums, lai varētu izmantot saules siltuma enerģiju, ir neaizēnot ar kokiem vai citiem objektiem uzstādīšanas vieta. Kolektoru uzstāda uz mājas jumta vērstu pret dienvidiem. Tā kā Sun Investments kolektori ražoti tepat Latvijā, tos var pielāgot jumta formai. Saules kolektoru pamatā, vienkārši runājot, ir 2 līdz 8 kvadrātmetru liela alumīnija kaste. Alumīnija profilus sagarina un stiprina kopā ar tērauda kniedēm. Korpusa šuvas noblīvē un siltināšanas nolūkos tajā liek 5 cm biezu solāro vati. Tai pa virsu klāja alumīnija foliju un biezu Latvijas klimatiskiem apstākļiem piemērotu siltuma absorbējošo slāni no alumīnija. Vasarā temperatūra uz absorbējošās virsmas sasniedz plus 150 grādus pēc Celsija, bet ziemā pie mīnus 20 grādiem var iegūt plus 45 grādu siltu siltumnesēju šķidrumu. Kolektoru izveidei tālāk sagarina un salodē vāra caurules, pa kurām vēlāk cirkulēs neaizsalstošs siltumnesēju šķidrums. Lai apmierinātu šīs apkuras vajadzības, mēs pētījām to, ka šīm caurulītēm, kas ir iekšā, vairumā gadījumā viņas ir 8 līdz 10 mm esnumā. Mūsu gadījumā mēs izmantojam 15 mm diametrā caurules aiz viena iemesla, lai panāktu pēc iespējas lielāku vienlaicīgi uzsilstošā siltuma nesēju daudzumu. Saules kolektora virsmu apstrādā ar speciālu melnu, matētu pārklājumu, kas ļauj maksimāli uzņemt saules enerģiju. Sistēma nosedz 4 mm biezs, trieciena izturīgs pie sadarbības partneriem Latvijā rūdīts stiklus. Tātad šajā schēmā mēs varam redzēt, kā šis saules kolektors darbojās. Šeit, nonākot saules stariem, uzsilst siltuma nesēju šķidrums. Tālāk viņš pa caurulītēm no jumta, vai kur ir šis kolektors uzstādīts, nonāk mūsu akumulācijas tvertnē. Šeit to visu procesu regulē automātika. Tālāk, izejot cauri siltummainim, akumulācijas tvertnē esošajam, šis atdzišušais jau šķidrums nonāk atpakaļ kolektorā. Nu, un to visu, kā saka, procesu darbina pa vidu ieliktais šajā gadījumā šeit cirkulācijas sūknīts. Uzņēmuma Sun Investments kolektori ir patentēti zem preču zīmes CellSol. Šī preču zīme tuvākajā nākotnē rotās arī uzņēmēju radītos vēja ģeneratorus un saules baterijas. Šogad šie kolektori ir saņēmuši Eiropas Savienības kvalitātes atbilstības certifikātu. Tādējādi uzņēmums ir kļuvis par vienīgo Latvijā, kas ražo šādus saules kolektorus, un vienīgais Baltijā, kam ir minētais certifikāts. Mūsu uzņēmums strādā pie tā, lai jebkurš izstrādājums, ko mēs piedāvājam, lai viņš būtu ražots Latvijā. Un tas ir mūsu, teiksim, galvenais arī mērķis.
viss ir iespējams saražot šeit pat Latvijā. Visas šīs tehnoloģijas ir iespējams izstrādāt un arī radīt šeit, un lai mums, kā saka, nav jāmaksā ārvalstu ražotājiem, bet visu šo pievienoto vērtību atstāt šeit Latvijā. Tie, kas nopietni apsver iespēju uzstādīt saules kolektoru vai kādu citu alternatīvās apkuras veidu līdz 1. novembrim, var pieteikties Vides ministrijas klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektā Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecības sektorā. Tas ļaus saņemt 50% ieguldītā finansējuma atpakaļ. Savukārt tie, kuri vēlas kolektoram pieskarties ar roku dzīvē un uzzināt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, var tikties ar uzņēmumu Sun Investments pārstāvjiem gaidāmajās rudens izstādēs, ražots Latvijā un arī vide un enerģija.